Sveicināti, mīļie! Kā jums šodien šajā laikā, ka tik vētrainā laikā klājās, ir vēji, lieti, bet mēs nemainīgi dodamies uz dārzu. Tā ir mūsu gandrīz pirmā prioritāte. Gandrīz, bet prioritāte. Šodien, ko mēs labu sadarīsim, Armand? Mēs izstādīsim atlikušos gurķus un tomātus. Daži ir mazāki, daži jau ir pārauguši pārgaidījušies, bet domāju, ka visi dos savu ražu un visiem būs augļi. Šodien atnācām uz dārzu un redzam, zemenes ir nogatavinājušās, bet ir kādi putni, kuri nāk un apgrauž. Un tas mūs nedaudz uztrauc. Tāpēc mēs domājam uzlikt tīklu. Liksim tīklu, es vēl kaplēšu zemenes, man palikuši tās 3 vagas aizaug jau. Un šitās ir ok, jā, bet tas, ka ņem un grauž, tas man galīgi nepatīk. Tās ir domāts mūsu bērniem, nevis kaut kādiem putniņiem. Protams, ka Dievs viņiem rūpējās, bet mēs rūpējamies saviem bērniem. Nu, un šodien mēs esam nopirkuši gan mulču, beidzot nelielā daudzumā, bet ir. Un tas mums palīdzēs uzturēt siltumnīcā mitrumu. Mulča ir šāda, tādos lielos 100 litru maisos, un kopā mums ir 6. Katrai siltumnīcai mēs domājam 200 litri, no tā vieglā kārtiņā pietiksies. Jo viņa diezgan dārga, un ja mēs ņemsim 5 cm kārtu, tad mums vajadzēs vismaz kaut kāds 20 maisas. Mums ir 6 maisas, un mēs domājam, ka pietiks. Un Armands jau iet uz siltumnīcu, ķersimies klāt. Jā, te mums ir vēl 3 maisi, un šitai siltumnīcai. Bet mēs ejam uz to gala siltumnīcu, kurā jau ir iestādīti, bet tajā naktī mēs nepabeidzām visu. Tāpēc tagad mēs pabeigsim darbu līdz galam. Kā jums patīk mūsu gurķīši? Rindiņā visi sastājušies kā zaldāti, un lielie tomāti un gurķi. Kur jums būs vieta? Paliksiet podos? Nu, Armand, darīts? Paveicām mēs to? Jā? Tātad mums ir gurķi pa malām un tomāti te pa vidu un te galos. Tā mums tas sanāca visu. Salikt tieši. Tik, cik pietika, tik pietika. Tie, kas noziedot tika citiem, tiem te nebūtu vieta, tā kā viss Dievs ir visu paredzējis, kā vajag. Nu, un lai aug, Dievs svētī. Nu jā, piekusums ir, bet ir arī gandarījums, vai ne? Kad man matu pasties. Nu, ļoti labi izskaties. Riči, nu. Nu, tā kā mēs strādājām, pastrādājām. Super, nu, ejam ar citos darbos. Siltumnīca, kurā mēs sastādījām, tomātus un gurķus. Dieva mīlestību sējam. Mēs nākam klusumā, ar ūdeni rokās. Kur zeme sausa, tur cerību sējam. Ar Dieva mīlestību. Vēl ko es aizmirsu pateikt, ka mēs tūlīt mulčosim. Liksim mulču siltumnīcās un redzēsim, cik gan mums pietiks, un nebūs jāpiepērk. Bet mums uz 3 siltumnīcām ir 200 litri katrā. Kopā 600 litri mulčas. Nu, cerams, ka vismaz centimetrs būs noklāts. Tā kaut kā viņa diezgan dārga, nemaz nevar tā daudz sapirkt. Mulča. Izkaplēja, aplaistīja un tagad mulču liksim uz tomātiem. Jā. Nevar sagaidīt. Uz priekšu. Likam nedaudz mulču un izskatās pieklājīgāk. Kaut cik uztuvēs to mitrumu, tad kā būs ok. Jā, tā mulča nav daudz, tikai kaut kur apkārt. Nevar likt klāt pašiem tomātiem, bet tā salikām, lai kaut cik mitrumu uzturētu. Jā, man tā smaka nepatīk ļoti. Tāda specifiska. Tātad ir jau pagājis laiciņš. Mēs esam šito siltumnīcu. Es izstāju padusītas atkal tomātiņiem.
Un tāpat mēs sastādījām arī otrā siltumnīcā, mēs sastādījām arī gurķus un tomātus. Parādīšu. Redziet, beidzot maniem arbūziem arī ir vietiņa mājas kastē. Reāli salikām kastē iekšā kartonus, tad plēvi, un tad iebērām melnzemi un 2 maisas kompostu. Man ir vēl viena tāda plati kaste, kur arī vēlāk piepildīsim ar zemi un kompostu. Un tur iekšā būs melonas. Šeit ir arbūzi. Super, tāds prieks darboties. Šī ir siltumnīca D. Domāju sanumurēt pēc burtiem, jā, alfabēta kārtībā. Tā ir 4. siltumnīca. Te mums ir tomāti, gurķi sastādīti apkārt, pa perimetru arī. Un tad arī šeit tomāti pie pašām durvīm sanāca vēl maziņie. Un šitie lielie. Un gurķi lielie. Tā kā skaisti varēs šitā. Atstājām tādas ejas, kur iziet. Un liksim tīklu. Mēs liksim reāli te pa vidu tīklu. Tīklu es nostiprināšu ar bambusu kokiem un virvi. Tā kaut kā. Mēs esam dvēseles dārznieki, ar ticību rokās ejam, un katrā sirdī, ko sastopam, Dieva mīlestību sējam. Mēs nākam klusumā, ar ūdeni rokās, kur zeme sausa, tur cerību sējam. Ar Dieva mīlestību un spēku mēs dvēseles dziedējam. Katrs vārds kā lietus lāsi krīt, un sirds sāk atkal elpot, dzīvot, just. Mēs esam dvēseles. Jā, mūču uzlikta un vienai siltumnīcai. Mums vēl jāravē otra, un tad uzliksim arī tur mūču. Vēl 3. siltumnīca, kurā ir gurķi. Tur mēs nākamajā tad liksim tīklu, un arī šeit, lai varētu labāk nostiprināt. Kaut kur ir piesiets, un 2. siltumnīca visur arī daudz gāžās. Mēs piesējām, tā kā, nu jā. Tik daudz ir padarīts, aplaistīsim. Vienu jau aplaistījām. Nu, un dosimies mājās. Šodien tas viss. Paldies, kad skatījāties. Neaizmirstiet nokomentēt, padalīties un arī abonēt kanālu. Tā kā uz tikšanos atkal nākošreiz mūsu dārzā. Paldies visiem, ka tiešām seko, atzīmē. Mēs to ļoti, ļoti novērtējam. Tas mums dod arī savu veidu stimulu jums uzfilmēt, parādīt. Savādāk jau nav nekāda nozīme, mēs varam arī nefilmēt. Darboties, un tas ir daudz vieglāk nekā vēl filmēt un vēl taisīt video. Tā kā es tiešām lūdzu jūs atbalstīt, un ja ir kādi padomi, kādi ieteikumi, droši rakstiet. Un jā, arī kritiku mēs esam, kas saka, veselīgi pret tādām lietām, un saprotam, varbūt kaut ko darām ne tā. Kā jau es teicu, esam iesācēji, bet tas arī ar katru gadu būs labāk. Tā kā šogad jau ir labāk. Labi, paldies, paldies, svētī visus. Atā! Piebarojam, jā, tomātiņas? Tā jau vajag. Nē. Nu, ko Armand saka visiem atā, mēs aplaistīsim, dosimies mājās. Izstāst, ka tu esi nosalis. Jā? Palika augsts, jā. Jā, nu nekas, saki atā visiem. Atā.